Personīgais zīmols nevar pastāvēt bez personības tajā, un man tam ir pierādījumi. Esmu Sandra, mans profesionālais ceļš sākās jurisprudencē, un tagad nonācu līdz personīgā zīmola individualizācijai. 2021. gadā mana dzīve sabruka pāris mēnešos, un līdz ar to neplānoti mainījās karjera. Es izmēģināju visu sociāli akceptēto paku, un sapratu, ka man vajag to, kas strādā man, un es tam negribu tērēt 10 gadus. Man vajag risinājumu bez šabloniem, un man palīdzēja, tev arī palīdzēs. Tas, ko es atradu, palīdzēja ne tikai sevi saprast, bet šo izpratni pārvērst reālos rezultātos. Tagad es strādāju pie pētījumiem, lai parādītu šo metodi plašākai publikai. Personality First ir podkāsts, kur mēs līdz molekulām izpreparējam, kā tiek individualizēti zīmoli un testējam, kā tieši tas strādā. Ņem šeit to, kas tev noder, atstāj pārējo, aiziet. Šo epizodi jaunajā formātā es gribu sākt ar savu personīgo piemēru, jo mans pagrieziena punkts, iemesls, kāpēc es aizgāju no jurisprudences uz tādu pašizziņas lauciņu caur astropsiholoģiju, astroloģiju, nebija vienkārši interese par to, vai arī kaut kāds ilgtermiņa hobijs, kuru es tur ilgi izkopu un beidzot es saņēmos to parādīt pasaulē. Tās bija ļoti nopietnas un sarežģītas situācijas manā dzīvē, kas sākās ar izdegšanu un visādām mentālām un fiziskām veselības problēmām, līdz pat tam, ka es devu priekšroku labāk nedzīvot, nekā dzīvot to dzīvi, kuru es dzīvoju, kas citiem no malas izskatījās kā perfekta dzīve. Ļoti labi akadēmiskie rezultāti, karjera, attiecības, viss it kā iet uz augšu, bet realitāte bija pavisam cita. Un tajā brīdī, kad es bruku no iekšas, es vienmēr saku, ka astroloģija atrada mani, jo es nekad nemeklēju un neskatījos tajā virzienā kā uz risinājumu manām problēmām. Un tagad es gribētu pakāpties kaut kādus pāris soļus atpakaļ, jo mans piemērs nesākas ar manu pāreju no jurisprudences uz astroloģiju, bet ļoti, ļoti ilgu laiku pirms tam. Jau no bērnības es īstenībā nebiju nekad ar kaut kādu tādu nosodošu skatienu vērst attiecībā uz astroloģiju, uz reliģiju, uz kaut kādām citām ezotēriskām pieejām, uz kaut kādu numeroloģiju, respektīvi vienalga kādu ideoloģiju sistēmu. Es to visu redzēju vienkārši kā kaut kāds veids, kā izzināt sevi un kā izzināt pasauli. Droši vien tāpēc, ka tā šo visu uztvēra mans tētis, un viņš šajā ziņā man bija diezgan liels etalons, jo es redzēju, ka tas tiešām ir tad forši, ja to izmanto tā. Un viņš bija cilvēks, kurš ir izlasījis visus bībeles sējumus, vienkārši tāpēc, ka ir interesanti pētīt šo sistēmu, skatīties, ko tur jēgapilnu var paņemt, un kaut kā viņš to nodeva arī man, bet neskatoties uz to, manā ģimenē ir arī tādas netik forši stāsti saistībā ar ezotērisko pusi, līdz ar to es izvēlējos nenosodīt, bet ieturēt zināmu distanci no tā visa. Un arī mana profesionālā izvēle daļēji definējiet, ka es vispār esmu racionāls cilvēks un astroloģija nav racionāls pasākums. Un izaugu es laukos, brīnišķīgā ģimenē. Mēs augām ģimenē ar 5 bērni, ļoti, ļoti skaistā lauku mājā ar milzīgu ezeru blakus, tīru svaigu gaisu, dabu, katram novēlu. Un es ļoti labi zinu, ko nozīmē smags darbs. Es strādāju lauku darbos kopš 4 gadu vecuma. Kopš 6 gadu vecuma es slaucu govi katru rītu. Un tad, kad es to izdarīju, es vēl visu pēc sevis sakārtoju, sagatavojos uz skolu, braucu uz skolu, mācījos tā, it kā es neko no tā visa nebūtu darījusi no rīta. Un ziemas mums bija tāds laiks, kad mēs varējām tiešām atpūsties vairāk, jo vienkārši ārā darbi nebija aktuāli lielā mērā. Tad 7 gadu vecumā, tas nākamais solis, es pārliecināju savu mammu, ka man ir jāmācās mūzikas skolā, jo es gribēju kļūt par dziedātāju, un es vienkārši sapratu, ka tas nav iespējams, ja es vienkārši ķemmē dziedu tur un lēkāju pa gultu mājās. Rezultātā, protams, tas kļuva par lielu daļu no manas dzīves, jo vecāki piekrita, un tas prasīja pēc skolas ļoti daudzas stundas, neskaitot to laiku, ko es vienkārši pavadīju mūzikas skolā. Tā bija arī gatavošanās, klavieru spēlēšana, bija periods, kad es spēlēju kokli, bija diezgan ilgs periods, kad es spēlēju ērģeles, un visi pārējie priekšmeti, protams, paralēli, un skolu man neviens nebija atcēlis. Un
Es biju ļoti, ļoti priecīga par šo iespēju. Es biju ļoti pateicīga saviem vecākiem, ka viņi mani uz to mūzikas skolu palaida. Bet tur bija, protams, arī kaut kādi mīnusi manām izvēlēm, kurus tajā laikā es uzskatīju par mīnusiem. Pirmkārt, man nebija baigi tuvas attiecības ar saviem klases biedriem, nebija baigi daudz draugu, jo man vienkārši nebija laika šīs draudzības uzturēt, pie tā strādāt. Es atceros, ka es ļoti daudz raudāju, jo abi divi, gan es, gan mans brālis, mēs saskārāmies arī ar kaut kāda veida bulijošanu skolā, un man riktīgi tas riebās, bet tieši šis faktors pēc tam mani noveda juridiskajā fakultātē, jo tā bija milzīga daļa manas motivācijas. Pirmkārt, neviens īsti neticēja, ka jurisprudence ir domāta man, jo mans tētis uzskatīja, ka tas ir pārāk daudz nervu prasa. Kaut kādi vidusskolas skolotāji domāja, ka es vienkārši esmu pārāk nepietiekami gudra, lai tur kaut kādus rezultātus gūtu, bet es zināju, kāpēc man to vajag. Un skolā, tur, kur man vajadzēja, tur man rezultāti bija, piemēram, matemātikā, jo man viņa patika. Un vēl citos priekšmetos, kur man patika. Tālāk, un es gribu vienkārši, man to vajadzēja, jo man bija misija uzasināt savus vārdus, ja tā var teikt, un es vienkārši gribēju iemācīties kārtīgi argumentēt tā, lai tiem sīkajiem aiztaisītu mutes. Tā es vienkārši izjūtu to motivāciju, tāda viņa jutās man iekšienē, lai neviens nekad vairs nevar nodarīt pāri ne man, ne manam brālim, un es nepieredzēju kaut kādu fizisku vārdarbību, kaut kādu rezultātu panākšanu ar fizisku spēku. Līdz ar to tas ceļš, ko es redzēju, kā to var izdarīt, kā to var panākt, ir caur spēcīgām argumentācijas prasmēm. Un es sāku juristus kā pilnīga nulīte, kā pilnīgi nekas. Man nebija nekādas tur, nekādu stilīgu skolu, nekāda super prestiža ģimenes backgrounda. Un es tajā laikā es pat nezināju, kad es stājos juristos, kas ir konstitūcija. Man nebija ne jausmas, kurš tur izdod likumus Latvijā, kādi viņi ir. Un tad mani pieņēma. Un pirmā semestra laikā, es ļoti daudz raudāju, jo tas tiešām bija sarežģīti. Man nebija viegli, un man vajadzēja visu mācīties no nulles. Bet pēc pirmā semestra es ne tikai noturējos budžetā, bet arī ierindojos topā augšgalā starp studentiem, un lielāko daļu studiju es tur arī pavadīju, un es darīju daudz vairāk, nekā es vispār spēju iedomāties. Es panācu daudz vairāk, nekā es vispār spēju iedomāties, un pēc manas starptautiskās tiesu izspēļu pieredzes es arī saņēmu uzaicinājumu pievienoties advokātu birojam, lai tur strādātu, kas notika Covida laikā, kamēr lielāko daļu cilvēku no darba atlaida, un arī advokātu birojos bija šī tendence ļoti izteikta. Un tālūk, no malas tas izskatījās kā šī meidita, ka viņa to izdarīja, laba karjera, maģistrs jurisprudencē, gudra, skaista, attiecībās. Visi skolotāji no skolas laikiem, protams, aizmirsa savu nostāju, un tad, kad es braucu uz kādiem tur pasākumiem, tur absolventu salidojumiem vai kaut ko tādu skolā, tad, protams, visi ļoti lepojās un tā, bet es pati biju pusmirusi iekšēji, un es pieņēmu uzaicinājumu strādāt birojā, jo es vienkārši nesapratu vispār tajā laikā. Es jau biju iepriekš strādājusi citā birojā, un es aizgāju no turienes, jo es vispār nesapratu, kas notiek. Es jutos izdegusi, man pazuda kāda vēlme tur kaut ko darīt un censties, un es gribēju vienkārši saprast, ko es vispār no dzīves gribu, un kas es esmu, kas mani vispār interesē ārpus jurisprudences, kas es esmu ārpus gudrā meitene, tā skaistā, jaukā Sandra. Profesionāli tā bija viena no manām lielākajām sāpēm, tāpēc, ka naudas ziņā man likās, ka es pelnu vienkārši tur wow un ideāli. Man vispār tajā sakarā nebija jautājumu, bet tieši profesionālās realizācijas ziņā man bija diezgan daudz jautājumu attiecībā uz sevi, jo visu šo laiku es sevi birojā redzēju kā funkciju. Un es neredzēju sevi tur kā cilvēku ar savām interesēm. Es neredzēju tur kā cilvēku, kurš vēlas attīstīties, jo viņš grib to nevis tāpēc, ka to vajag, tāpēc, ka to pieprasa karjera un vēl kaut kas.
Un, tad, kad man bija 24 gadi, es jutos kā 80 gadus veca omīte, ļoti sliktā stāvoklī, jo ne visas omītes 80 gados izskatās un jūtas slikti. Ārsta apmeklējumi bija mana iknedēļas rutīna, medikamenti katru dienu, un vairāk nekā dzīvot. Es gribēju vienkārši neturpināt eksistēt, jo tas bija tas, kā es jutos. Un tas nebija tāpēc, ka man tur bija kaut kāda slikta dzīve vai vēl kaut kas ne tā no ārpuses vispār izskatījās vienkārši perfekti. Tur karjera, attiecības, viss brīnišķīgi, bet no iekšienes es ļoti lēnām un pamatīgi bruku. Un šajā laikā mēs ar vecāko māsu braucām uz laukiem. Viņa man, kā jau teicu, šajā periodā ļoti daudz palīdzēja, un šajā braucienā viņa pieminēja savu psihoterapiju iepriekšējo, un viņa stāstīja, ka viņas terapeita piedāvāja viņai pastīties viņas karti caur astropsiholoģiju, jo viņa tagad mācās, un tas, kā viņa to stāstīja, vienkārši salauza man smadzenes vispār tajā laikā, jo viņa teica, ka viņa tur vienkārši parādīja manu potenciālu, pastāstīja, kā izskatās tad, ja šo potenciālu realizēju, kā izskatās tad, ja es to nerealizēju, un es vienkārši nekad nebiju skatījusies uz astroloģiju kā risinājumu jebkuram savam jautājumam. Es nebiju pret to, es nenoliedzu, es nebiju tur, noteikti nebiju nekāds tur lielākais skeptiķis, bet pirmkārt es biju jurists, racionāli savā profesijā. Es visus šos gadus trenējos strādāt ar pierādījumiem, ar faktiem, un arī ģimenes vēsture, ko es jau pieminēju, nebija labvēlīga tam, lai es izmantotu ezotēriskas pieejas savā dzīvē kā kaut kādu tiešām ikdienas sastāvdaļu. Bet ap to laiku es jau biju pietiekami nogurusi no visa, kas notiek, pietiekami visu klasisko izmēģinājusi un vismaz pietiekami zinkārīga, lai paskatītos vienkārši tajā virzienā. Un es to grāmatu, kur bija aprakstīta šī metode, atradu. Protams, es viņu pirātiskā versijā kaut kādā atradu, pavadīju pusnakti lasot, analizējot. Es redzēju lietas, protams, kas man šķita vispār ne par mani, neiespējamas, bet bija viena lieta, kas mani mazliet pievilka atpakaļ pie zemes un parādīja drusku citu perspektīvu. Tā bija tieši neizmantotā potenciāla indikātori, jo viņi visi bija klātesoši. Tas gan tur, gan es varēju teikt, šis točni par mani, šis ļoti precīzi par mani, kā tā. Un tas bija ļoti trāpīgi. Tāpēc es sāku eksperimentēt. Pirmkārt, es sāku pasniegt lekcijas universitātē starptautiskajās privātiesībās, otrkārt es to darīju svešu valodā, angļu valodā. Man tas bija ļoti biedējoši, un man bija milzīga pretestība, jo mana mamma ir skolotāja, un es atceros viņas laiku skolā kā tādu ļoti neforšu, kā viņai nepatīkamu laiku, jo viņa nemācēja kārtīgi novilkt savas robežas ar tiem sīkajiem. Un, tur bija daudz iemeslu, kāpēc es teicu, ka es nekad dzīvē neko nevienam nemācīšu, nebūšu nekāda skolotāja. Tad es tomēr sāku to darīt, jo es zināju, ka tā ir daļa no mana potenciāla realizācijas stratēģijas. Tad es sapratu, ka man īstenībā patīk dalīties ar zināšanām, un viss, ko es biju redzējusi pirms tam, nav mana realitāte. Tā ir manas mammas dzīve. Un es pēc tam šajos iespaidos sāku veidot Instagramu. Jo sākumā tur vienkārši dalījos, un es vispār nekā profesionāli uz to neskatījos. Es izdomāju, ka es izstāstīšu visu šo te vērtīgo, jo visiem taču vajag. Man riktīgi forši, un citi arī ņems tagad sevi pētīs. Bet man bija tāda sportiska interese, tad es atradu pirmos savus 20 cilvēkus izmēģinājuma konsultācijām. Pārbaudīt, vai tas viss strādā tikai man, tāpēc, ka esmu pietiekami izmisusi. Vai arī tas strādā citiem cilvēkiem, un tā ir sistēma, kura strādā bez kaut kādiem citiem faktoriem. Un nav tā, ka mani īpašie apstākļi ietekmē to, ka tieši man šis te strādā. Un pēc tam es lieki piebilst, ka es saņēmu ļoti daudz tāda pozitīvas atgriezeniskās saites. Es sāku studēt astropsiholoģiju sākumā priekš sevis, pēc tam es sapratu, es gribu to darīt vairāk, es gribu konsultēt, es gribu to visu dot cilvēkiem atpakaļ, jo ņemt par brīvu viņi negribēja.
Un, tas arī ar to zināšanu apjomu, kas man jau bija, tas vienā brīdī arī kļuva neadekvāti to visu vienkārši par brīvu laist, ne apjoma ziņā, ne arī ētiski. Un es sāku studēt pēc tam arī astroloģiju tālāk labākajās modernās astroloģijas skolās Krievijā, tādās, kurām bija empīriska pieeja. Tātad datu analīze, efektivitātes pētniecības sistēmas uzlabošana un paralēli es vēl psiholoģiju studēju, jo es redzēju tam arī pievienoto vērtību. Un es pat nepamanīju, ka mana dzīve vienkārši sagriezās kājām gaisā 1 gada laikā. 1 gada laikā darot tikai kaut kādas pamata lietas no savas kartes ieteikumiem. Un šeit tas vēl ietver šo gadu, bet jau tajā laikā es sāku domāt par to, ka es gribu attīstīt to virzienu un padarīt to par savu nodarbošanos. Es nezināju, ne kā es ar to pelnīšu, ne kā es vispār izdzīvošu, neko. Tas bija lietas, par kurām es nedomāju. Es biju savu drošības pilnu izveidojusi, bet no darba iet prom es baidījos. Pirmkārt, es baidījos kļūdīties, un otrkārt bija Covid un aiziet no stabilas algas globālas krīzes laikā šķita, maigi sakot, ne ļoti saprātīgi. Un, lai saprastu savu nākamo soli, es pieņēmu ļoti saprātīgu lēmumu, iekāpt mašīnā, aizbraukt uz Itāliju 10 dienas padomāt vienkārši. Atbrauc mājās, es piezīmēju priekšniekam, jo šī brauciena laikā es pieņēmu lēmumu iet prom no darba un fokusēties uz savu sociālo mediju attīstību, uz astroloģijas apguvi. Un tad sekoja vairākas sarunas ar biroju, bet es jau biju pilnīgi pārliecināta, jo tas nāca no tādas iekšējās sajūtas, drusku no smadzenēm, jo bija tas drošības pilvens finansiālais. Un 3 mēnešu laikā pēc tam, kad es aizgāju prom no biroja, vēl joprojām pasniedzot universitātē, bet galveno fokusu es jau virzīju uz astroloģijas blogu Instagramā un Latvijas tirgu, kur jūs zinat, ir ierobežots nedaudz cilvēku skaits mūsu valodā. Es pēc 3 mēnešiem jau pēc aiziešanas prom pelnīju tikpat, cik es pelnīju birojā naudas kā izteiksmē, un man bija mazāk nekā 1000 sekotāju tajā laikā. Tā nav nekāda sakritība, tas nav tikai tāpēc, ka man kaut kā īpaši sakrita apstākļi. Es šos apstākļus sakārtoju sev pati, zinot, kas man strādā, un izslēdzot ārā to, kas man nestrādā. Un es to darīju uz minimāliem apgriezieniem, jo es vienkārši psiholoģiski nebiju daudz kam gatava vēl tajā laikā. Tas arī jāņem vērā, protams. Un tad 4 gadus es veidoju, audzēju savu personīgo zīmolu dabiski, bet es, starp citu, biju izmēģinājusi tos postu būstošanu. Es biju izmēģinājusi vienreiz maksas reklāmas ar vienu aģentūru, bija ļoti slikta pieredze. Es pati biju viesis vairākos podkāstos, spīkeris pasākumos. Man ir savs podkāsta projekts, kurus realizēju pirms Agatas dzimšanas. Un man ir arī astroloģijas skola, es veidoju infrastruktūru citiem astrologiem, tad man ir astrologu komanda, kas konsultē manā paspārnē, un daudzi, starp citu, tieši skeptiski cilvēki kļuva par maniem pirmajiem klientiem, un arī pēc tam tieši šī skeptiķu kategorija bija manā klientu lokā ar diezgan lielu blīvumu, pārsteidzoši, un viņi nebeidījās teikt, ka sākumā viņi domāja, ka tas ir kaut kāds bullshits, kaut kādas muļķības. Es viņus ļoti labi saprotu. Pirmkārt, tāpēc, ka populārākās pieejas astroloģijā pasaulē joprojām ir prognožu astroloģija, un vēl tas veids, ko es saucu par attaisnojumu astroloģiju, nevienu, ne otru es nepraktizēju un nevaru, diemžēl, ieteikt. Un otrkārt tāpēc, ka mēs, esam daudzi audzināti un profesionāli. Mēs esam bišķi lausti kā ļoti racionālas būtnes un kaut kādus nelineārus veidus redzēt, ja mēs nekad uz sevi tā neesam paskatījušies, tad neesam sevi pētījuši, neesam sevi analizējuši. Mums nevienam to no bērnības nemācīja, tad ir ļoti sarežģīti kaut ko tādu savā dzīvē ielaist pie visiem šiem apstākļiem. Un tad, protams, kāpēc nē, kāpēc ļaut tam visam mierīgi attīstīties, ja var atkal visu sākt no nulles. Un tagad es sāku veidot saturu angliski runājošajā tirgu, es plānoju šajā tirgu aktīvi attīstīties. Es sāku savu pētniecības ēru, es strādāju, lai empīriski parādītu, kā manas metodes rada reālus rezultātus, kā mainās, uzlabojas cilvēka personīgais zīmols, dzīves kvalitāte, lēmumu
lēmumu kvalitāte, kognitīvās funkcijas. Un astroloģija nav ticības sistēma, tai nav vajadzīga ticība, lai tā strādātu. Tā var būt izmērāma, testējama metodoloģija, kas dod rezultātus reāliem cilvēkiem, reālās dzīves situācijās. Un katru reizi, protams, kad atgriežos šajā nulles pozīcijā, es vairs neesmu tas pats cilvēks, kas es biju iepriekš, tāpēc sakot, ka es tur atgriežos uz pilnīgu nulīti, ir, protams, tāds ļoti skaļi teikts, jo mana pieredze iepriekšējās dzīvēs, kas ir, piemēram, jurisprudence, viņa man ļoti noder arī šobrīd, ļoti noderēja visus šos 4 gadus, ļoti noder tagad palīdzot attīstīt, individualizēt cilvēkiem viņu personīgos zīmolus. Šis ir ļoti noderīgs zināšanas, sevišķi intelektuālā īpašuma jomā. Tālūk, tas viss savā starpā ļoti labi iedarbojas. Un šis podcasts man ir vieta, kur es vienkārši dokumentēju šo savu nākamo posmu, kur es rādu, ko es daru. Es rādu savu pētījumu rezultātus, rādu, kas strādā, kas nestrādā. Un es dalos publiski ar to, kas notiek, kādi procesi notiek iekšēnē manā mazajā laboratorijā. Katrā epizodē tu saņemsi vai nu kaut kādu izpēti konkrēta piemēra vai arī konceptu kaut kādu no manas metodoloģijas vai arī kaut kādu mūsu atradumu no pētniecības procesa. Bez liela misticisma, bez vispārīgiem padomiem un noteikti šeit bez attaisnojumu pieejas. Droši ņem to, kas tev būs noderīgs, pārējo tepat atstāj un aiziet.